ja jūs atklājat tik liela mēroga problemātisku laukumu valsts ieņēmuma dienestā un vispār nemainat vadību, tad man interesē, kam jānotiek valsts ieņēmuma dienestā, lai vadība tiktu nomainīta. Kādiem notikumiem ir jānotiek? Kam būtu jānotiek valsts ieņēmuma dienestā, lai nomainītu valsts ieņēmuma vadību? Jāmaina? Jāmaina ir visa vadība. Te nav runa par vienu personu, un te nav runa vai pierādīt vainu vai nepierādīt. Esošā vadība simbolizē to lietu kārtību, kur tika atklāta jūsu kolēģu raidījumos. Bet jūs taču labi zinat, Bondarkungs, ka mūsu likumi neļauj cilvēkus atlaist no darba, ja nav pierādīta vaina. Vai es atvainojos, vai valdība ir nākusi uz parlamentu un lūgusi izmainīt likumus, lai varētu nomainīt vadību? Nu, nav. Valdība ir nākusi vienīgais par knābu, lai atlaistu Jutu Strīķi par valsts ieņēmumu dienestu. Neviens no valdības locekļiem, ne finanšu ministri, ne valdības vadītājs ir atnācis un teicis, zinat, mums neļauj likums atlaist vadību. Nu, nē. Un tad labāk atlaist vadību, tiesāties ar to vadību 3 gadus, samaksāt sodnaudas, ielikt citu vadību, un valstī ir kārtība. Bet tad tā komisija šobrīd nāks ar to gala ziņojumu pēc darba beigām, un tad viss mainīsies? Nu, redzēt, kas ir noticis. Piemēram, Islandē cilvēki uzzina par to, ka premjerministrs ir Panamā saķēpājies, vai ne? Iziet ielās, ja? un faktiski premjeram jāatkāpjas. Nu, es ceru, ka Latvijā vienā brīdī cilvēki būs gatavi protestēt pret to, kas notiek valsts institūcijās un pie varas, un vērtēt pie varas esošo rīcību. Un to nevar izdarīt citādāk, kā publiskojot to lietu stāvokli, kas šobrīd notiek vai nu valsts ieņēmuma dienestā, vai nu iekšlietu ministrijā,